Radio Star FM raidluku departaments piedāvā seriālu Ūdens rēks sadarbībā ar Spilva. Iepriekšējā sērijā, atsaucoties uz Hildas maldīgo trauksmes svilpienu, virtuvē saskrien visi klarnetīšu iemītnieki. Vaivars paziņo, ka pārdevis Leonīdam kopmītnes. Leonīds paņem atpakaļ darbā Zinti. Klarnetītē sākas 3 dienu svinības. Hilda Artas klātbūtnē nejauši izpļāpājas par Elīzes Bietes izdomāto Leonīda dēlu, Plīša Lācīti. 9. sērija. 3 dienu svinību 2. dienas pēcpusdienā klarnetīšu virtuvē. Solvitiņ, nu kāpēc jūs jau 2 stundu klapējat to vienu nabaga trūšu akniņu? Es tev neesmu nekāda solvitiņa. Nu kas tad? Solvita. Nu labi, Solvita. Izskaļu ļaunumu. Skaidrs. Un kam tas ļaunums būs domāts? Leonīdam. Jauki. Viņam tā patīk dāvanas. Pagaidiet, Solvita, kādēļ ļaunumu? Es gribēju, lai klarnetītes ir manas, bet visi plāni pajuka. Padomāsim. Ziniet, man ir plāns. Jums vajag meitu. Diezin kāda velna pēc. Nu kā, meita varētu savaldzināt Leonīdu, un Leonīds mīlas skurbuli atdotu klarnetītes jūsu meitai, un meita atkal savukārt jums. Ģeniāli, meita. Un kur lai es uz sitienu dabūnu meitu? Ja man nav? Ak, tu mūž! Selēnai paskaties, uz sitiena 4 bērni uzradās uzreiz. Nu, Spilveni gan jāsaka. Leonīdam dēls Lācītis. Jūs varētu radīt sev pēcnācēju. Nu, ņemsim šo te. Vafeļu panna ideāli. Man ir meita Itija. Hilda, 5% būs tavējie. Nu, ko jūs solvit? Man jau nevajag naudu. Es vienkārši gribu, lai visi cilvēki ir laimīgi. Bahenfelzera kungs, cik glāzes jums vajag? Man 4. Man palikušas tikai 3. Nu, tad paņem arī vienu kruziti. Skrienu. Meitiņ, pienācis tavs laiks rīkoties. Tev jādabūn klarnetītes. Mamma dodas apstrādāt savu vīru. Vai variņ, kad mēs beidzot brauksim uz lejas takšiem? Nu, kaut tūlīt, riteņi ir sagatavot, tavējam gan riepa ir tukša. Tas nekas, man patīk, ja ir cietāka braukšana. Labs ir, draugi, mēs laižam. Счастливого пути! Lai ripo labi zin, jā? Ура! Jā, paldies Dievam! Čūska ir prom! Zin, tu замолчи. Папочка будет тост teikt. Un mani dārgie vēlētāji. Bahenfelser kungs, beidziet aģitēt. Labāk ielējiet. Арта, ну замолчи! Папочка, продолжай. Ой, где мой ликтер? Reku likjor tev tur zem galda, jā? Labi, mani dārgie vēlētāji. Pilsētā ir grūti laiki. To pamet aizvien vairāk un vairāk cilvēku. Nu pat viņiem pievienojās arī Solvita un Aivars. Nu, kāpēc jūs tā runājat? Viņi taču tikai ekskursijā. Nu, es zinu, bet priekšvēlēšanu laika labāk izklausās, ja it kā pavisam pametuši. Saprotiet, Hildas kundze? Nu, saprotu. Nu, lūk, un ja jūs pilsētas prezidenta vēlēšanas balsosiet par mani, viņi atgriezīsies. Visi, kuri kaut kur ir aizbraukuši, atgriezīsies. Un mūsu pilsēta atkal plauks un zels. Nu, balsosiet par mani. Kad būs tās vēlēšanas? Nu, es īsti nezinu, bet es noskaidrošu laikam novembri kaut kad, jā? Bet es zinu, ko iedzeram par to, ka jūs balsosiet par mani. Браво, папочка! Tagad, lai visi balsot par папочку. Ясночка? А то плохо будет. Bērni, ķisani, sežmierīgie. Zintis, man bērni neklausa. Es pilnīgi mierā, kas ir, kušu. Mamīte patīra. Nu, tā kā gan iedzeram, ko? Davai. Ārtiņ, bērniņ, nu ko tu raudi? Hilda, kā
Kā jums liekas, vai Leonīds pie manis atgriezīsies? Nu, protams, viņš atgriezīsies, kad pamodīsies. Vienkārši maķinīt par daudz ieķer, bet tā jau vīriešiem ir. Es ne par to runāju, Hilda. Es zinu, kur ir tā viņa dēla māte. Nu, tu tak nedomā uz mani. Ai, nē. Tā ir tā Elīzabiete. Šī sieviete ir izpostījusi manu dzīvi. Mīļu, Ārtiņ, nu tev jābūt stiprai. Nu gan jau tu kādreiz sapratīsi, kas ir šī Elīzabiete. Es zinu, es kļūšu vēsa pret Leonīdu, lai cik arī ārēji pievilcīgs viņš būtu. Jā, tā būs. Lomās Leonīds un Hilda, Valters Krauze, Selēna un Arta, Vaiba Sipeniece Gavare, Solvita un Vaivars, Ilvars Jansons, Zintis un Bahenfelzers, Kārlis Anitēns, teicēja Maija Rozīte Kristapane, scenārists inscenētājs Anitēns, mākslinieks noformētājs Vitāls, komponists aranžētājs Barons, atbalsta Spilva sulīgai dzīvei.